18. un 19. jūlijā jau 20. reizi Valmierā Jāņa Dāliņa stadionā valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā. Atbalsta Latvijas izlasi cīņā ar Lietuvu un Igauniju lielākajās Baltijas vieglatlētikas sacensībās. Šodien turpinām aprunāties ar iepriekšējiem valsts prezidenta balvas kausa ieguvējiem, un šodien esmu uzaicinājis Māru aprunāties. Viņš ir kausa ieguvs 2 reizes. Pirmais jautājums, ko gribu prasīt, vai arī šogad plāno startēt un kā izstās? Startēs šogad? Pagaidām uz jautājumu zīmes ir, jo Eiropas čempionātā komandām guva cirkļu traumu. Tā kā pagaidām es vakar pamēģināju jau grūst, it kā lēnā garā var, bet ja, teiksim, nebūs rezultāts attiecīgs, cik es vēlos, es riskēšu pirms Eiropas čempionāta līst ārā un satraumēties vēlreiz. Tāpēc tas ir tāds jautājums zīmes. Skaisti, labi. Cerēsim, ka ar Veseli viss būs kārtībā, un kad 20. jubilejas reizēs arī redzēsim tev sastāvā. Tad varbūt tu esi ieguvis 2 kausus, varbūt pastāst par šiem kausiem, kā viņi tev nāca, cik viegli vai grūti un kādi bija tie mači? Prezidenta balvu vienmēr es uzskatījis par labākām Latvijas sacensībām. Neskatoties to, ka tagad mainījies formāts, ir uz Baltiju, bet arī pirms tam tas ir viens no svarīgākajiem. Par cik es dzīvoju Cēsīs, tā ir tuvu Valmiera, ir tuvu Cēsīm, un vienmēr klubus skaits atbalstītāju brauc, tāpēc tas man bija svarīgi. Un prezidenta balva ir prezidenta balva, jo, teiksim, es viņu uzskatu vēl augstāk nekā Latvijas čempionātu. Vismaz manās vērtējumā, skatījumā tas ir daudzus gadus jau nemainīgi no tā, kā es tagad. Kā var savus tos rezultātus pakomentēt, kas bija apmēram 20 vai līdz 30 tajās robežās, cik viņi, teiksim, augsti ir tavā pašā personīgajā rangā un cik viņi augsti, teiksim, tajās sacensībās skaitās? Jau iegūst kausu ar tādu rezultātu 20-24, tātad tas ir bijis diezgan augstvērtīgs rezultāts. Un priekš manis vienbrīd pirms satraumējos, teiksim, priekš man tas bija ierasts rezultāts. Līdz 20-40, tas bija no 19-80 līdz 20-40. Priekš tas bija ierasts rezultāts, un vidējs labs rezultāts. Virs 20, ja es aizgrūtu, parasti tas skaitījās priekš manis. Okay. Jā. Ir daudz, kas ieguvuši kausu vienreiz, ir arī mūsu rekordists, protams, Zona, kas 6 reizes, ir kas 3 reizes, tev ir 2 kausi. Pastāst, varbūt gadījumi teica, ka tev bija iespēja iegūt 3. kausu un varbūt tās pašam kaut kā pēdējais muļķīgs metiens. Jā, 2011. gadā bija tā. Man bija rezultāts, konkrēti rezultātu tagad nepateikšu. Un aizgrūdu pēdējā grūdienā tālāk. Aizgrūdu par kādiem 30, 35 un 40 centimetriem tālāk. Bet muļķības veids vienkārši izdomāja, ka es vinnēju un vienkārši izkāpu ārā. Negribēju, lai mēra, lai ātrāk. Tur laikam lietas mācās jau virsū, tā bija. Es izkāpu, lai nemēra, ātrāk visu, un beigās tikai paskatoties pēc 2. dienas secināju to, ka es pazaudēju Igoram Sokolam tikai dažus punktus, un tie 40 centimetri praktiski bija izšķirošie, būtu iegūs arī 3. kausu. Tā teikt, domāju tikai savas disciplīnas robežās, ka tu esi savas konkurences vinnējis un neaizdomājies par to kopējo. Jā, sacensību laikā es nedomāju par kausu. Tas man nav prātā. Es domāju par tehniku, par visu pārējo, bet tajā brīdī kaut kā, jā, planīts novērsās no visu. Tā teica, jā, kad es startēju gan 2 formātos, gan kad bija starp tiem novadiem un tagad arī starp valstīm. Noteikti, ka tagad konkurence ir spēcīgāka un tev arī laikam vairāk motivācijas ir spēcīgiem cīnīties. Protams, pagaidām Latvijā konkurence nespēj sastādīt neviens, ne jaunie, ne tie, kas tikko sākuši lodi. Un tā starpība, tagad rezultāta starpība ir krietni mazāk un ir jāpacīnās. Igauni grūž ar 19 metrus, lietuvieši grūž 19 metri, adrenalīns lielāks izdalās, sacensības kļuvušas nopietnāks, protams. Un attiecīgi man arī nopietnāk jāpieeja pie viņām. Jā, agrāk es braucu ar brīvu prātu, uzvari būs, tas ir tā. Cīņa par kausu, protams, jā, tas ir atsevišķi, bet tagad viss ir nopietnāk. Kā tu arī pats šajās sacensībās piedaloties, toreiz neaizdomājies par to kausu, kad šīs komandas sacīks, tad arī, teiksim, tur domā līdzi, lai komandai nopelnītu kaut kādus tos punktus un kopvērtē vinnēt? Par citādi Latvijas, skaidās, ka Latvijas izlase, protams. Protams, tas ir man atbildība pret Latvijas izlasi. Es startēju, tomēr es uzņēmies to atbildību un startēju viņas sastāvā. Un agrāk bija, protams,
labāk patīk, kad Vidzeme novinēja Kurzemi vai Zemgali, jā, vai Latgali. Latgalē parasti tur tāda švakāka cīņa sanāca, viņi parasti tur... Bet Rīga tā arī nesanāca, ne? Rīga arī nesanāca. Vienu gadu ļoti tuvu bijām, bet nenolauzām. Un tad sanāca mums parasti Zemgala cīņa. Šie divi kausi, ko tu ieguvi, vai tev ir kāds īpašs atmiņas, kā viņš tev tika pasniegts un prezidenta pilī kādu pieņemšanu, kā var to atcerēties? Jā, pieņemšanas, protams, pie prezidenta bija satraukums, viss žakete, viss kā pienākās, jā. Un, teiksim, protams, tie kausi, jo parasti Latvijas sacensībās ir vai nu medaļiņa, jā, vai diplomiņš, un prezidenta balva viena no tām lietām ir, kur dod kausus, un kas ir patīkams sportistiem, tā ir atzinība to, ka tas paliek uz atlikušo visu mūžu, ka tev kauss stāv reku priekšā, viss ienāk, pirmo, ka ierauga nevis to medaļiņu blakus, bet ierauga, ka tev ir kauss. Nu, tas ir cilvēkiem, protams, gandarījums visu, un pēc tam tu vari stāstīt, uzturēt sarunu, jā, kā atbrauc ciemiņi pie tevīm, to kausu iegūmu. Man stāv bilde blakus ar prezidentu. Parakstē, ne? Jā, protams. Tā kā tas viss paliek atmiņās, un atmiņas mums ir ļoti vērtīgs visiem, mēs paši zinām. Un tagad šīs Baltijas valsts šī sacensība pirmajā gadā, kad bija šis jaunās formāts 2012. gadā uzvarēja Latviju. Pagājušajā gadā Igauni ar Kantaru priekšgalā uzvarēja. Kā skaties uz šogad, kāda varētu būt konkurence ar valstīm? Igauni uzvarēja, tāpēc, ka es pagājušajā gadā nestartēju. Bet es domāju, notiks sīva cīņa, jo Latvijas izlase šogad ir pierādījusi, ka viņi ir ļoti, ja novācās visi labākie, jā, viņi ir ļoti spēcīgi. Mēs tikām uz Eiropas čempionātu pirmo līgu, un tas jau mums dod lielāks konkurēt iespēju, protams, ar citām valsts pārstāvjiem. Un būs sīva cīņa. Protams, ja visi atbrauks, visi labākie atkal. Ja kāds neuzskatīs par vajadzību ierasties, tad viņiem būs publisks rājiens. Skaidrs, labi, paldies, Mārk, kad padalījies ar savu stāstu. Vēlam, lai tev ir viss kārtībā ar veselību un lai tu varētu būt ierindā un tie punkti, kas pagājušajā gadā pietrūka, lai vinnētu Igauņus, lai no tevis arī atnāk un mums būtu. Jā. Labi, paldies! 18. un 19. jūlijā jau 20. reizi Valmierā Jāņa Dāliņa stadionā. Valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā. Atbalsta Latvijas izlasi cīņā ar Lietuvu un Igauniju lielākajās Baltijas vieglatlētikas sacensībās.